Mēs visi, lielākā daļa man tā šķiet, ka grib dzīvot ilgi, bet ilgi jau mēs varam nodzīvot. Svarīgi, lai mēs nodzīvotu veselīgi. Es nestrādājoši, mans darba gaitas esmu beidzis. Tie bija 45 gadi aviācijā, un tas varbūt bija tas, kas pieradināja mani pie tā, ka reiz gadā tomēr pie tā ārsta jāaiziet. Vajadzēja vai nevajadzēja, bet reiz gadā aizgāju nodevu šīs analīzes. Ja mēs runājam par vīriešu veselību un prostātas vēzi, kas ir man konkrēti, par PSA es nekā nezināju. Tik daudz, kad ārsti lika kā ķeksīti, šķiet, ka tas bija no 50 gadiem. Un 59 gadu vecumā vienā brīdī ārsts saka, Edgar, tev jāiet urologa. Šī gada augustā bija 9 gadi, kopš veicu prostātas vēža operāciju. Es dzīvoju pilnvērtīgu dzīvi. To, ko es varēju izdarīt sportzālē 9 gadus atpakaļ, to es varu izdarīt ar šodien. No vienas puses tas skrīnings ir vajadzīgs, bet no otras puses ir vajadzīga arī sabiedrības apziņa, ka tas ir vajadzīgs man pašam un nevis kaut kur kaimiņam vai kaimiņienei, jo jādzīvo jau man. Un tas, kāda būs mana dzīve, kāda būs mana veselība, tas lielā mērā jau ietekmē arī cilvēks, kas ir man līdzās. Man, teiksim, pašam personīgi, man vislielākais gandarījums bija tas, kad dēls visam nesen viņš jautāja tā. Es te paklausās apkārt un zinot tavu stāstu, viņš saka, kad un kas man jādara. Un tas ir tas, kad nevis tu saņem vēstuli, gaidi, kad kāds tev atgādinās par lietām, par kurām tu neaizdomājies, bet vēstule vai jebkurš veids, kā tev informē, ir atgādinājums par to, tas, kas tev ir jāizdara, ko tu varbūt ikdienas skrejienā tu aizmirstu. Tad, ja vienalga vīrietis vai sieviete aiziet un veic šos testus laicīgi, tad šīs iespējas izārstēties, viņas ir ļoti, ļoti lielas, ņemot to, cik medicīna ir attīstījusies, onkoloģija pēdējos gados ir ļoti attīstījusies, diagnostika ļoti attīstījusies, zāļu veidi ir dažādie. Tā ir katra paša veselība. Man var teikt jebko un jebkurš, bet ja man ģimenes ārsts saka, ej un dari, tad ej un dari.